Tuvojas puķu stādīšanas sezona un Rīgas parkos izveidojusies īsta konflikta situācija. Dārznieki sūdzas par atsevišķu suņu nešpatno uzvedību un saimnieku nespēju kontrolēt savus suņus. Ziedoņdārzs ir viens no Rīgas parkiem, kur skaistumu veido un uztur Rīgas mežu dārznieki. Un joprojām katru dienu šokē viens un tas pats. Daudzi joprojām nesavāc pēc sava suņa. Darba gaitas dārzniekiem un parka kopējiem sākās 7 no rīta, un tas darbs sākās ar štifeli un lāpstu un savākt visus ekskrementus, kas diennakts tumšajā laikā ir atstāti nesavākti, un tie ir ļoti, ļoti daudz. Nomīnēts no rīta ir viss – celiņi, zālieni, krūmi, visas iespējamās vietas. Par ko mums sūdzās bērnu vecāki, ir tas, kad ir nočurātas bērnu rotaļu laukumi, šūpoles, smilškastes ir pietaisītas. Tas ir ļoti traki, cilvēki nemācās sevim. Piemēram, šogad tanī pat pie Artilērijas ielas ziemai beidzoties sniegs sāka kust, un tur vispār nebija kur kāju nolikt. Visvairāk Natāliju sarūktina suņu saimnieku attieksme. Viņi dažkārt atbild pat ļoti lepni, ka tas ir jūsu darbs un ka vispār mēs jums maksājam algu. Mēs esam nodokļu maksātāji un nozīmē varam darīt, ko gribam parkā. Patiesībā Natālija ir daļdārzniece, nevis ekskrementu vācēja. Viņa aicina cilvēkus iztēloties, kā justos viņi paši, ja ierodoties savā darba vietā kādā birojā, piemēram, katru rītu atklātu, ka visas iespējamās virsmas tur ir apskādētas. Tas bija centra parkā, kur dārzniece vasarā apkopi dobi, viņa ir dobē, viņa ravē dobi, un garām iet kundzīte arī ar brīvi palaistu suni, un šis suns ieskrien iekšā un čurā virsū tieši tur, kur dārzniece kopa apstādījumus. Uz dārznieces aizrādījumu šī kundze izsauca policiju, jo viņa uzskatīja, ka nav neviens tiesīgs viņai aizrādīt, ka viņa šo sunīti var laist parkā jebkurā vietā. Mūsu parkos satiktie suņu saimnieki apgalvo, ka dārznieku darbu respektē. Principā es viņus turu pavadās, tās pavadas ir man šķiet, ka 3 metri, tā arī mēs staigājam pa visurieni. Ja es viņus laižu vaļā, tad tas ir suņu atļautajās vietās vai arī reizēm tepat pie kājām. Es pamatā fokusējos tikai uz saviem suņiem, es arī viņus trenēju, tāpēc es arī viņus regulēju. Tādās dziļi dobēs es viņiem neļauju iet. Savukārt Vikentijs savam sunim dod gandrīz pilnu brīvību. Viņš, kad nokārtojas, suņu dabā ir pēc tam izmētāt zem apkārt savam tam izkārnījumam, lai maksimāli daudz iezīmēt teritoriju. Ja viņš to dara, bet viņš to dara puķdobēs, es redzu, ka cilvēki to kopja un tīra un uztur kārtību, tad to es viņam tā neļauju pavēlkt malā. Vikentijs domā, ka visas briesmu lietas notiek naktīs, kad suņi ir bez pavadām. Parkos suņi bez pavadām drīkst atrasties no 22 vakarā līdz 7 rītā. Ači, pardon, nec, pardon, čak! Labs suns. Pa nakti, ja nemaldos, ir pēc Rīgas noteikumiem, kad drīkst suņus laist bez pavadas staigāt, un tad viņi skrien, tad viņi ālējās, un tad viņi arī visu tos jūs pieminētos nedarbus izdara. Dārzniece gan secina, ka problēmu netrūkst arī dienā. Ka redzot, ka suni vēl iebāž puķu dobē, lai viņi tur skaisti nobildētu un sanāktu skaists selfijas, tad paši saprotiet. No malas šķiet pilnīgs sīkums. Suns tiek ielaists puķu dobē vai kaut kur atstāja vēstuli, bet problēma ir tāda, ka tas nav viens suns lauku sētā. Šo pašu vietu katru dienu apmeklē liels daudzums suņu. Jāsaka gan, ka šis suņu urīns ļoti traucē priekš augiem un dažādu veidu krūmu grupām, un tur nedaudz tālāk Ziedoņdārzā var ļoti labi redzēt, kā ir puse iznīcināti. Kinologs Ashads Tatilovs uzsver, ka suni ne pie kā vainot nevar. Atstāt vēstuli, kaut ko paošņāt, parakt, tā ir suņa daba. Vienīgie atbildīgie ir suņa saimnieki. Galvenā problēma ir tā, ka cilvēkiem absolūti nospļauties uz visiem pārējiem. Tā ir pati galvenākā problēma. Ja mums saimnieki paliktu bišku lielāku cieņu pret apkārtējo pasauli,
tad tādas problēmas būtu aizvien mazāk. Daudzi saimnieki pārkāpj noteikumus atlaižot suni no pavadas, kad to darīt nav atļauts. Galvenā problēma jau ir tā, ka visi staigā bez pavadām. Nu, ne visi, bet ļoti liela daļa. Suns nav kontrolējams, mēs viņu palaižam ārpus atļautā laika. Un, tas sagādā vislielākās problēmas gan citiem cilvēkiem, gan suņiem, gan arī tieši tāpēc arī ļoti liela daļa apstādījumi nekontrolēti tiek apčurāti. Ja, jo mēs nemīlam kontrolēt suņus, mēs mīlam viņus vienkārši palaist vai viņi skrien. Kinologs uzsver, ka saimniekam savs suns ir jākontrolē. Te redzējām vienu saimnieku ar Džeku Raselu, austiņas virsū, deguns telefonā. Un suns staigā dara visu, ko viņš grib. Nu, es savu suni nepalaidīšu apčurāt puķi. Ja, es palaidīšu apčurāt to pašu stabu, ja, kaut vai. Arī uzturoties pilsētvidē un parkos ir jāievēro noteikumi. 3 lietas, ko suņu saimniekiem vajadzētu ievērot, apmeklējot parku. Pirmkārt, savāktais sava suņa, un tas ir absolūts saimnieka pienākums. Nav nevienam citam pienākums vākt aiz cita suņa. Otrkārt, turēt suni pavadā. Pilnīgi noteikti diennakts gaišajā laikā ir suņa saimniekiem ir pienākums savu suni turēt pavadā, lai cik viņš būtu draudzīgs, mīļš un labsirdīgs. Un trešā lieta ir nelaist suni tur, kur nedrīkst sunis uzturēties.